Haralds ir autosportists un, dodoties uz sacensībām dažādās pasaules valstīs, ceļā atradies bieži, tāpēc lasījis daudz. Pamazām viņš sapratis, ka grāmatas nav tikai laika kavēklis, bet arī lieliski iespēja uzzināt citu cilvēku pieredzi un no tās pašam mācīties. Tomēr tā nav bijis vienmēr. Skolā Haralds lasīšanu uzskatījis par visnotaļ garlaicīgu nodarbi. Bērnībā bija tā, ka bija literatūras stundas un mājas darbā bija izlasīt 5. klasē kaut kādu tur gabalu par kādu no Latvijas literatūras gara darbiem. Tad, īsti man tā lieta pie sirds nebija. Un tad kaut kā kļūstot mazliet vecākam un tajā periodā, kad sākās tāda aktīvāka ceļošana, tad kaut kā ļoti strauji un burtiski radikāli šī interese par lasām vielu strauji mainījās. Un tad kaut kādā brīdī man sāka ļoti patikt dažādas autobiogrāfijas lasīt, tieši kas saistās ar citu cilvēku sasniegumiem, pieredzi, mērķiem un tā tālāk, tādas, kas savā ziņā arī iedvesmo. Un tās bija ļoti aktuāls vienu laiku. Un tad pēdējo gadu laikā dažādas filozofiska rakstura grāmatas man ir visai tuvas kļuvušas. Haralds gan atzīst, ka starp autosportistiem ar savu lasīšanas hobiju jūtas drīzāk kā izņēmums, jo viņa sāncenšu vidū grāmatas nav cieņā. Tomēr Haralds neļaujas ietekmēties un turas pie sava. Es uzskatu, ka arī no sportistiem lasīt ir vairāk kā ieteicams un ir svarīgi, protams, treniņi un svīšana zālē un gatavošanās, bet tikpat svarīgi arī psiholoģiski sagatavoties. Un tieši grāmatas ir tās, kas manā skatījumā vislabāk to spēj sagatavot. Haralds ir pārliecināts, ka katram jāatrod visvairāk interesējošā tēma, un tad jau lasīšana vedīsies no rokas. Svarīgi būtu dabūt bērnus pie tām īstajām grāmatām, kas ir tās, kas viņiem interesē. Jo, katrs mēs esam personība ar savām interesēm, ar savu kaut kādu mērķi dzīvē un tā. Un ja mēs varētu kaut kā tieši izkristalizēt tās grāmatas, to informāciju, kas viņam ir vajadzīga, un ja viņš kaut kā dabīgi pie tā nonākt, es domāju, ka mēs jebkuru cilvēku dabūtu pie lasīšanas. Grupas PER dziedātājs Ralfs Eilands nebija liels lasītājs līdz brīdim, kad viņa rokās nonāca īstā grāmata. Tāda, kā redzat, atrodas katram. Un tad jau biezie romāni vairs nešķiet baisi ķieģeļi, bet gan veiksme. Jo grāmata biezāka, jo lielāka iespēja ilgāk pakavēties tās radītajā paralēlajā realitātē. Man likās, ka lasīšana ir pilnīgi galīgi garām un garlaicīgi līdz brīdim, ka es paņēmu Aleksandra Grīna Dvēseļu puteni. Es izlasīju un sapratu, ka tomēr lasīt ir baigi forši. Un tas ir ļoti labi, jo man tās kara tēmas ļoti patīk un man ieteica tieši. Paņēmu Grīnu, izlasīju. Labākais draugs ieteica, jā. Izlasīju un es viņam saku paldies, jo pateicoties Grīnam, es lasu grāmatas. Dvēseļu putenim ir sekojusi prāva visdažādāko grāmatu izlase. Ralfs rāda atziņu krājumu, komiksu detektīvu stāstu, ko lasa angliski, un citas grāmatas. Tieši dažādība viņu iedvesmo, koši izpausties savā radošajā ikdienā. Īstenībā grāmatas man ļoti dzīvē ir palīdzējušas, un tenī personības transformācijā tieši attīstībā, kāds es tagad kļūstu, visi konkursi, dziesmas, mūzika, viss, kas no manis nāk ārā, tas ir ļoti liela daļa. Tas, ko es izlasu. Var gadīties, ka kādam radušās pārdomas, personības izaugsme un radoša attīstība. Kas tur liels? Varbūt bez tā var gluži labi iztikt. Ja kāds ir gatavs nelasīt, droši, nav nekāda problēma. Man tikai no tā ir labāk, jo es lasu, un viņam no tā ir sliktāk, jo viņš nelasa. Tad draugi savā starpā arī var pastīties, kurš lasa, kurš nelasa, un cilvēkam doma gājiens arī uzreiz, manuprāt, atšķirās. Tā ir tāda dzīves pieredze, kur tu mācies no citu cilvēku pieredzēm. Tāda saruna, dialogs izvēršās un uzreiz kļūst pieredzes bagātāks.